Sveiki, esam apakaļ, otrā daļa Baltika Chain Tourā. Pirmais etaps. Diemžēl šodien es aizmirsu pieminēt, ka šodien ir lietus. Lai gan vakar bija tāds labs laiciņš, kad principā... Bet kaut kur fotoradars arī ir stop. Ot, jā, un neticējās, kad lietus līs. Vārds te bišķiņ piebrēms, domāju, ka fotoradars. Un situācija tā, ka mēs tagad braucam uz grupu, prasa par acīs, sadzirdējām knapi, kad ir barošana. Diezgan pateikuši, ka reliefs sacensībai pirmam vietam ir ļoti interesants. Pirmo reizi manā velo, kā saka, pieredzē, vai kā viņi var teikt. Reku viens turku komandas ir atpalīdzis arī, tas tā, Rietumu banka, reku bija. Mūsējiem izrāda lūžnies, kaut kas mūsējiem bija bijis, piebrauksim pastīties, kas tur noticies. Emīls. Labi, pārtaucam. Kilometru stundā. Tātad ejam 90 km stundā. Emīlam bija kaut kāds defekts. Mēs vēl neesam noskaidrojuši, jo palīdzēja mūsu, kā var teikt, konkurences komanda no Latvijas. Crash arī noticies. Zavals, cerams, ka viss ir, kā saka, uzlīdz veiksmīgi. Uzmanīgi, pretī mašīna. Izlīdīsi. Emīlijos vēl sēž. Kreš. Tāks pastīsimies. Cerams, ka bez medicīnas palīdzības tiks cauri. Belarus, jā, Belarus tāks. Ej, tieši! O, jomajo! Jūs redz, mašīna ir iekšā. Kaut kas diezgan smags noticis. Redzam. Race on kilometer 58, in front 3 riders with numbers 2, 42 and 102. Jā, Somijā sākās arī piedzīvojumi. Kādam nepiedzās mašīnu, labi, ka viņi veca. Jobans, baba! Atgriežamies uz trasē. O, ieraudzījām grupu. Grupa ir. Kāpēc malā Baltijā? Mēs tev! Moču bariņš. Netiek garām, jo tas trases ir diezgan šaura un līkumaini, tā kā... Jā, višķiņ ablams močiem. Mūs sauc, bļaļu.